Esi sveicināts Saeimā! Tūlīt tu uzzināsi, kas un kā notiks 27. aprīlī. Jauniešu Saeimas deputāta diena sākas 9:00 ar reģistrāciju Saeimas lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11. Pasākuma dalībniekiem ieeja pa Saeimas galvenajām durvīm no Jēkaba baznīcas puses. Savukārt dalībniekiem ar kustību traucējumiem jāierodas pa Saeimas dienesta ieeju no Jēkaba ielas. Reģistrējoties, katrs dalībnieks saņems darba materiālus un krūšu zīmi, kuras krāsa norādīs, kurā komisijā deputāts darbosies. Līdz 9:50 visiem jauniešu Saeimas dalībniekiem jāierodas Saeimas sēžu zālē uz pirmo jauniešu Saeimas sēdi, kuru 10:00 atklās un vadīs Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Šajā sēdē no jauniešu Saeimas dalībnieku vidus tiks apstiprināti balsu skaitītāji un jauniešu Saeimas mandāti, kā arī tās komisiju sastāvi. Pēc amatu sadalas notiks jauniešu Saeimas deputātu debates un balsojumi par 4 deklarāciju projektu nodošanu atbildīgajām komisijām. Pēc tam kopējā fotogrāfijā tiks iemūžināti jauniešu Saeimas deputāti kopā ar Saeimas priekšsēdētāju. 11:00 jauniešu Saeimas deputāti dodas uz komisiju sēdēm. Tās notiek dažādās Saeimas ēkās. Orientēties palīdzēs komisijas krāsām atbilstošās norādes un Saeimas darbinieki. Jauniešu Saeimā ir 4 atbildīgās komisijas – Eiropas lietu komisija, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija. Katrā komisijā diskutē par vienu deklarācijas projektu. Sēdes beigās deputāti vienojas par priekšlikumiem, kas tiks virzīti izskatīšanai jauniešu Saeimas 2. sēdē. Pēc komisiju sēdēm jauniešu Saeimas deputāti dodas pusdienās. Jauniešu Saeimas prezidijs īsi pirms 2. sēdes Saeimas viesu zālē sanāks uz jauniešu Saeimas prezidija sēdi, kur lems par jauniešu Saeimas 2. sēdes sasaukšanu un apstiprinās tās darba kārtību. Jauniešu Saeimas prezidiju sēdi vadīs Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Pēc pusdienu pārtraukuma visi jauniešu Saeimas deputāti turpinās darbu 2. jauniešu Saeimas sēdē. No 14:00 Saeimas sēžu zālē norisināsies jauniešu Saeimas 2. sēde. Ikvienam jauniešu Saeimas dalībniekam būs iespēja debatēt no Saeimas tribīnes par deklarāciju projektu priekšlikumiem. Pēc visu priekšlikumu izskatīšanas notiks balsošana par katras deklarācijas pieņemšanu. Kad deklarācijas būs pieņemtas, visi aicināti uz noslēguma pasākumu Saeimas sarkanajā zālē. Uz tikšanos jauniešu Saeimā!